Bet ir tas, ka tad, kad tev piedzimst pirmais bērns, tad tu savādāk paskaties uz saviem vecākiem? Ai, nē, nu, nezinu, domāju, ka nē, vienkārši es atceros to periodu, piedod, Paula, jau arī. Es atceros, ka es biju jauns cilvēks, projām tā jūtos, un tad, kad viņš jau bija mazliet paaudzies, un tad mēs kopā aizbraucām uz Pēterburgu. Tas salīdzinoši nesen, pat nesenā pagātnē varētu teikt tā, un es domāju, nu redz, tagad mēs gājām uz klubiem kopā. Uz tādiem alternatīviem klubiem, par kuru neviens nezinu, tur vienkārši saitā Pauls atrada saitu, un tad atrada nevis tur, kur iet turisti, bet tur, kur patiešām ir jāiet. Krūti tur XX. Bet tāda... Klausies, tas pašs te? Jā. Un tad man gribējās, lai viņš man ir, nu, brālis. Jaunākais. Bet tad tu spēji panākt to čomiskumu arī šajās attiecībās. Tas nav tā, ka tu ieslēdz sevī tēvu, kaut ko tur ej un tagad komentē, vai kaut ko Pauli, tas nebija labi, jo nedari tā. Es neazdrīkstos, jā, jo manuprāt, viņa tāda sirds pieredze un vispār pieredze kā tāda ir unikāla. Bet ir jau tā, ka mēs meklējam savus vecākus. Man vairs nav iespēja viņus meklēt, bet Paulam ir iespēja meklēt. Jā, mēs nepārtrauti viņus meklējam. Un man iepriecināja tas, ka Pauls man arī, protams, interesē un es jūsmoju par Krustēvu filmu. Bet viņš atklāja tādu baigo noslēpumu. Tēt, kā tu nesaproti, ka filma Krustēvs ir par ģimeni. Un man bija tāda atklāsme, es saprotu, ka ģimene tā ir mafija. Kaut kāda slēgta vide pasaulē. Un tur ir pilnīgi cits spēles noteikumi, kas neizriet no uzlabotas un moralizējušas sabiedrības viedokļa. Un tev pašam ir šī izjūta par šo jā, vārdu ģimeni? Jā, līdz ar to tur es esmu brīvs. Es uzskatu arī draugus par savu ģimeni. Ir kaut kāds cilvēku loks, jā, kurā es jūtos absolūti brīvi. Tāds alternatīvs, tāds kreiss vairāk vai mazāk.